atdzīvināt šo čeku ar šķiltavas palīdzību. Iespējams noderēs, jo šodien mēģināsim atgūt informāciju no šī izbilējušā čeka. Tad ir tik bēdīgs variants kā mums. Kā tu redzi, šajā čekā gandrīz neko nevar redzēt. Galvenais nepieliec pārāk tuvu klāt, citādi aizdegsies, tad karsējam. Pirms 15 gadiem šī metode ļoti labi strādāja. Skatāmies, vai mūsdienu čekiem tā arī der. Un te izteikti var redzēt, ka čeks palika tumšs, taču teksts čekā joprojām ir ļoti slikti redzams. Mūsdienu čekiem šo metodi neieteiktu. Ir sajūta, ka šķiltavas uzkarsē papīru pārāk strauji, tāpēc ņemsim augstu pannu. Tas ir svarīgi, lai čeks sākotnēji būtu novietots uz augstas virsmas. Un tad novietosim izbilējušo čeku uz mazās jaudas, pakāpeniski karsēsim to. Ar kādu plakanu priekšmetu to piespiežot pie pannas, lai vienmērīgi papīrs uzsilst. Un rezultāts ir labs. Ja ir vietas, kurās joprojām teksts nav redzams, pasildi vēl. Un tomēr jāatzīst, ka šie ir sava veida eksperimenti. Mēs nevaram tev garantēt, ka šī metode strādās ar absolūti visiem čekiem, kas tev ir makā vai kaut kur skapjos glabājas jau vairākus gadus. Tāpēc ideālākā prakse būtu, ja tu kaut kur iegūsti čeku, kas potenciāli tev varētu būt nepieciešams, vai nu lai iesniegtu deklarāciju, vai nu lai uzskaitītu kapitāla pieauguma nodokli kaut kad vēlāk, tad obligāti vai nu darījuma laikā palūdz, lai tev čeku ieskanē un izdrukā, tad tu uzreiz dabūsi uz A4 lapas sava čeka kopiju, kura nekad neizbalēs. Vai nu nofotografē savā telefonā un kaut kādā atsevišķā mapītē svarīgi dokumenti uzglabā čeka oriģinālu, jo galu galā tik un tā, ja sniedz valsts ieņēmumu dienestam, tad EDS-ā tu tik un tā nofotografē šos čekus pirms iesniegšanas.